Viena no Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras galvenajām prioritātēm ir atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību reģionos, atklāja Gundars Strautmanis. Viņu Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras biedri ikgadējās biedru sapulces ietvaros atkārtoti ievēlēja prezidenta amatā. Tur mēs redzam milzīgu potenciālu ne tikai mūsu darbībai kā tādai, bet mēs redzam, ka tur ir nopietnas potenciāls arī Latvijas ekonomikas attīstībai, kurš ir jāiekustina. Daudz reģionu jau ir piemērs, teiksim, Ventspils, Valmiera, kur lietas notiek, bet tam ir jānotiek viscaur Latvijā, arī citos reģionos. LTRK biedru sapulcē šogad tika ievēlēti 18 tradicionālo 22 padomes locekļu vietā. Vēl 4 padomes locekļi tai tiks piepulcināti nākamgad, un viņi pārstāvēs 4 Latvijas reģionus – Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Zemgali, tādējādi stiprinot sadarbību ar reģioniem. Mums ir jāizvērš vispirms ir kaut kāda diskusija, tad jāizstrādā darbības stratēģija un mums pašiem sevi ir jānogādā tuvāk reģioniem, ja? Nevis, lai veidotos ka mēs te sēdam, teiksim, Rīgā un tad aicinām viņus, mums ir jāiet pretī reģioniem. Atskatoties uz 2011. gadā paveikto, LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš norāda, ka Latvija pakāpusies Doing Business indeksā, ieņemot 21. vietu. Viņš skaidro, ka Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera ir ieguldījusi daudz darba, lai uzņēmējdarbības vide uzlabotos. Liels panākums ir tas, ka faktiski mēs ar Finanšu ministru esam vienojušies par nodokļu politikas stratēģiju tuvākajiem gadiem. Kā rezultātā uz šo brīdi jau mēs faktiski diskutējam un strādājam pie tā, kā samazināt darbspēku nodokļus. Ja? Tās būtiskākās lietas attiecībā uz uzņēmējdarbības vidi. Kas attiecās uz biedru konkurētspēju, tad es teiktu, ka faktiski mēs esam izveidojuši, manuprāt, lielāko semināru mācību piedāvājumu, kāds vispār Latvijā ir. Gan produktivitātes evolūcijas ietvaros, gan arī dažādu apmācību semināru ietvaros. Ir ļoti daudz programmas, un viņas jau šogad ir iekustējušās, un es domāju, ka mūsu biedri pilnīgi noteikti ir daudz spēcīgāki, konkurētspējīgāki, produktīvāki. Par vienu no pagājušā gada nozīmīgākajiem procesiem LTRK valdes priekšsēdētājs nosauc eksporta kāpumu. 2011. gadā tas palielinājies par 28% salīdzinot ar 2010. gadu. Enziņš stāsta, ka LTRK ik gadu vēlas redzēt eksporta kāpumu par 10%.